Vienā saulainā pavasara rītā Pipistrels, mazais melnbaltais haskī kucēns, devās pastaigā gar meža malu. Viņš dzirdēja kādu čabināmies aiz krūmiem. Pipistrels uzmanīgi pielavījās klāt. Un pēkšņi viņam pretī iznira suns Basenģī, vārdā Enzis. Enzis tūlīt nostājās stingrā pozā, mazliet norūca un pacēla asti. Viņš nebija pārliecināts par svešinieku. Pipistrels, negribēdams bildēt, apsēdās un mierīgi vēroja, nedaudz luncinot asti. Pēc brīža Enzis nāca tuvāk košņādams Pipistreli. Viņi pieskārās ar saviem deguniem viens otram. Enzis tā kā sālstaps, sastīnis. Pipistrels, ziņkārīgs, ar milzīgu interesi, rosīgs un darbīgs. Vienā brīdī bija skaidrs, piesardzība nomainījās ar ziņkāri. Un drīz vien abi skrēja pa mežu kā veci draugi, it kā nekas nebūtu bijis. Te pēkšņi viņi ieraudzīja pīļu bariņu, kas burtiski izsprāga no krūmiem. Pipistrels un Enzis, pilni spēka un prieka, dzinās tām pakaļ. Viņi skrēja pa smaržīgām pļavām, lēkšoja pāri krūmiem, starp mēleņu zariem. Tās bija viņu pirmais īstais piedzīvojums kopā. Kad viņi beidzot apstājās un apsēdās zem liela koka, Pipistrels pieklusi čukstēja: "Tu esi ātrs un drosmīgs." Enzis pasmaidīja un iebukņēja Pipistreli ar purnu. "Un tu, pacietīgs, es tagad zinu, ka uzticēties ir labi." Un tā sākās skaista draudzība mežā, kas vēl vedīs viņus daudzos piedzīvojumos.